puķu aiziet garām. Tad tumsā Čau. Nu ko, brauksim? Viņš paņem? Ne vēl. Mēs brauksim ar šito kapeiku, jo ar golfu mēs nevaram braukt ar šiem numuriem ārpus Latvijas. Jā, tā kā ņemam mantas un bliežam pakaļ Ričim. Nu, piedod, broļi, šaujot atšķirkļījāmies, domājām. Tiešām tik gari bija jādiešo pastāstīt. Nakuj tik klās. Čau. Un ko, gatavs bliest? Sēdēs aizmugurē. Tu zini, kas ir notiek uz Dobeles šosejas? Jā, es zinu, ūdenmaini. Jā, tu varēji ātrāk pateikt, zini, kur mēs apstājāmies, bišķiņi pēc kaldi. Un tagad varētu kaut kur Tagad varētu reāli kaut kur tālu braukt. Tagad būs tieši laikā. Jā, mums tad nevar redzēt. Tas nekas dzirdēt. Tālu brauc mēs tāpat varam. Jā, uz kuriem mēs braucam? Uz Marijampolu sākumā, ne? No sākuma braucam pāri robežai. Un tad jau skatīsies. Jā, būs gaišāks, tad sāksim skaļi štukot, ko mēs varētu ņemt. Kaut gan ieslēgsim gaismu, Gina tam patiks noteikti. Tagad varēsim gudri spriedelēt. Jā. Kafija paņemta, tradīcijas ietur, un blakus jau tagad ir benzīntanks B, bet mēs vienmēr braucam uz benzīntanku A. Man jāsaka, ko jāņem, ne? Tātad prasības Bembis, automāts, dīzels, budžetā līdz 6. Vienā vārdā pēc mašīnas. Jā, budžetā līdz 6. Kaut plus mīnus. Līdz 6. Tātad F01. Jā, nebūs slikti. Bet atpakaļ brauc es. Tu jau esi nokavējis. Gins jau pieteicās. Tu brauc ar savu kapeiku. Tu brauc ar saviem vagiem. Tev 3 laba auto uz 3 tiem nenosauks. Tā nav mašīna. Pirmais ir mašīna. Par to jau visu komentārā izteikties, ko jūs domājat, kas ir normāls auto. Normāls auto ir tas, kurš brauc un nav pašam jāpilda. Jā. Žēl, ka man tāda nav. Es ar tādu gribētu. Tev bija ir darba laikā. Jā, bet ne līdz galam. Jā. Tā kā braucam uz Marijampuli, varbūt Tauregi, varbūt Kauņa, kas vēl pa ceļu mums ir. Tūlīt šķirstīsim auto pusi un skatīsies. Jā. Jā, un starp citu, cik sen mēs neesam tā braukuši iepriekš, mēs šatāt uz Lietuvu braucām pēc mašīnām. 5 gadi. Šatāt, pāris reizes mēnesī nav šatāt. 5 Bet, gadi. Citreiz man vajadzēja, citreiz jums vajadzēja. Man jau nevajadzēja vairāk par 3 reizēm gadā. Kā tad? Bet, jā. Tev cik gadi pagāja? 5 gadi. Visi mēs pēdējo reizi bijām 20. gadā, kad mēs pēc Goļāru sudrabainā braucām. Tavu. Man, jā. Kopsumā. Mēs ar Riču arī bijām. Jūs jau vēl bijāt pēc zila Audi. Jā, Sants mammai pēc Audi mēs braucām. Bet ar Riču mēs arī bijām pēc sudrabota golfa šauļos pirkām. Bet tas bija atsevišķi. Jā. Bet kā visi 3 šitādā sastāvā pēdējo reizi mēs bijām 19. gadā. Un tad mēs vēl esam bijuši Viļņas placī viens otru nezinot, ka esam. Jā, mēs ar Ingusu bijām kaut ko tur, es neatceros. Trešo jūs noskatījāties, mēs paņēmām. Jā, mēs priekš Jonasa skatījāmies. Jā. Bet tas jau arī bija kad... Bet, 19. gads liekas, ka 2 gadi pagāja tikai, jā, tagad ir 25. Vai tad nav 19, 25, 25 mīnus 2? 2 gadi, jā, tā kā skatībā. Pilni 2 pat nesanāk? Nesanāk. Nav pilni 2 Man redzi ārā ziemas. Starp citu, jā, tūlītās būs februāris un ārā ir plus 6 grādi 8 no rīta. Ziema beidzās vēl nesākusies. Jā, jums tā sāpīgā tēma, bet toties tāpēc man ir kompānija. Jā. Un Ričs māk lietuviski, pateikšu otrais. Jā. Kaut ko varēs nodot mūsu sekotēm sveicienus Lietuvas. Linkējumai. Tā, labi, bliežam, un tad nākamajā tikšanās pirmajā placī. Ričs sāka skatīties Lietuvā mašīnas Ar benzīndzinējiem. Bembjus ar benzīnu. Ko es domāju, tefiniekus, benzīniekus? Vai, piemēram, 750 tā. Kurā bunģā? 65. No tā viņa. Es atradām, tagad braucam uz Marijampuli. Kur 90. Jā, tāds. Viens no variantiem. Tad vēl interesants variants bija šitāds balts. Kur interesants Kauņā F11. Redzat, par 7
Tad Kaunijā X3, 2 dīzels 6800, 17. gada insignia, balta, jā. Var pa 4800, arī Marijampolē, bet kāds salons. Jā, nav digitālais spidometrs, bet ventilējumi ādas sēdekļi. Distance cruise, tā kā arī tāda apskatīs. Ja nav kaut kas, ko mēs jau paņemam. Vai krauļi, vai tā kāds un par žēlastību. Neku šitās te. Mēs varam tūjitās lecam virsū, mēs arī šeit. Tas jau uz Ukraini. Tas no ostas iet. Tas iet no ostas, nē. Jā, no ostas uz Ukraini iet, jā. Labi, plēšam tālāk ārā lecīšu forši plus 8 un ārā mums ir 28. janvāris. Labi, ka braucam pa Vācijas bāni, tieks kārtībā. Laiciņš ārā klāt. Nu ko, esam Marijampolē, pirmais placis. Te cilvēki atpūšās, iesim iekšā, skatīties, kas tur notiekās. Ja? Reku Audī, te 5800 ir pat budžetā TFSI, bet diemžēl nav pilnpiedziņa, laikam, jā. 6400, 5700, Kadijs 3700 ar foršiem rūkļiem. Jā, var apstrādāt, ne? Šis ir tāds interesants variants. 3700, starp citu, nav sūdīgs. Benzīna, gaz. Krafterīši. Tas, starp citu, mēs esam Lietuvā, jā. 10800, 10800. Es jau aizmirsu. Šitie jau profesionāli skatās savu tematiku 15,5. 324 nobraukums. Tīri sakarīgs tāds izskatās. Kas ar rūsām? Nav rūs īsti. Ar augsts, pagaidām nekas interesants neiekrīt, tur saguris, tas jau no tālum ir saguris. Šis ir tas, ko mēs rādīju, bet loks vaļā. Šis bija internetā, jā, tas, ko es rādīju, 5300. Fū, bļā, ka šim salons smird. Šis ir bijis ritīgi kumādītāja auto. Tāpēc arī logi ir vaļā. Bet tā auto neizskās, viņš ir uztīrījis, kā saka. Bet vēl strādājuši DP. Jā. Bet nu šitas kopsumā? Bija pa dārgi. Mums viņu jātirgoja pa 5-800. Skatīt, ir loks vaļā un joprojām smird. Jā. Sevīm šito skatīties? Bet tu salonu iztīri tā vēl. Trinogas variants, un vasaras riebjā. Un jā, tie vēl tāds. 10-300. Nav cenas. Šits ar empaku jāzvana. Un tur gan jau būs arī jāzvana. Šis ir manā krāsā. Te kaut kas ir darīts šis stūris. Navigācija, jā. Nekas tāds. Arī vasarinas. Insignia, bet gan jau arī jāzvana. Jā, Tomiks pa 1,8 laikam. Viens bija 1800. 1,3 tikai. Spainis bija 1,3. Papliks, bet rūsa salīdzinoši maz. Kam vajag maziņu auto? Ikdienai pa lēto, ko vizināties, tur vēl būs 120 dzinējs. Kur mums bija jāiet parasti? Uz to pusi. Kāpēc? Jo tas bija budžets. Tagad Jau kā pusotrīts pie kapeikas, bet vesels nebija. Un tagad ieskatīties, nav facelifts, nav automāts, nav komplektācijas. Nav cena. Divtrīgs. Atkal izlepis. Reku Vovans apgādājītais. Rekur tāds un noskatījām. Dīzels 1,6, vienīgi vasarnes. Bet šodienai tas nekas, es domāju, tiktu galā. Un. Labi, skati, beigsies tūlītās. Kā teica automāts, jāuzvana, jāuzjautā cena. Cik pie mums tāda maksā? Uz šejieni mēs braucām pa lielam skatīties. Šo cena 5,300. Nav lēti. Pirmkārt, logi vaļā, paostot. Jūtat? Jā, cigaretes. Tas vēl būtu ok. Un šeit, opa.
Redzat? Un tā tikai maza daļa. Nebūs. Braucam tālāk. Nu to astru vēl paskatīsimies vienu. Atbraucām skatīties šādu insignieku, ko es rādīju. Kur pa 6,5, jā. Kur augšā rūsiņa piekrāsota. Stūri jau līdzena. Te jau normāli rūsu, bet paskatāmies kā vienmēr šeit. Kur. Un kas tad tur tālāk darās? Tā kā apakšā šim rūs tas pats, kas ar to. Bildē smūgs izskatījās, jā. Jā, rekur. Jā, iesim skatīties, izem vai? Paskaties pārējām, pa gabalu jau. Ko tu saki par pārējām? Pilnīgi miroņi te ir. Meklējam lielo tirgu un braucam pakaļ X3. Tomēr jūs prasat, vai Lietuvā ir bildītais smuki, varat pirkt. Bet kas jums tur atnāks beigās? Mēs brauksim ar sterilu kapeiku. Viņa nav slikta, vienkārši netīra. Es Marijampolē beidzošanī lielajā placī. Šeit es nopirku savu F11 pirmo. Tagad meklēt kaut ko stirgošanu. Beidzot atradām īsto. Pa 4,5 šis jau varbūt interesants būtu. Šim cena ir 5000. 9. gada automāts. Rūsa salinoša mazlējā bija. Tāds arī interesants variants. Starp citu, tur bija 90. 6. gada, 2-litrīgs pa 3000 eiro. Vēlāk varbūt kur te tāds. Gribētos nedaudz labāk, iesim vēl skatīties. Ļoti daudz F-nieku, ja F10, F11 sāko no 10 000 eiro. Principā kāda facelift vai par labu cifru pat ieraut. Tā kā. Bet pagaidām vairs nekas tāds interesants nav. Mēs joprojām tikai BMW skatāmies, varbūt kaut kādu Opelīti vai kā standartā nav cenas. Tie ir laba komplektācija, paskatās kādu salons. Un tas elektro Passats. GTE, bet smūgs, cenas jau, protams, nebūs, 70 000 nobraukums. Vēl kas iekrīt acīs. Tāda kapeika, 320. 7. gada 4,5 Jā, 310 nobraukums, bet divdurnieks. Automāts ar tādu salonu. Bez jārāk lielākai daļai, tad nav cenu, kā jau tipiski Lietuva. Nav cenas. Ir šim cena? Nav cenas. Nav cenas. X-drēvā šis ir. Bet šis ir automāts. X-drēvā. Astra. Arī nav cenas. Un tā tālāk. Visi te testē mašīnas. Šo pļauju. Jā, tu normāli driftā varētu, vai remku kāds patestēt. Riči, te nav opcija. Rekord iepazīstieties, Dacia logo. Ingus, tas priekš tevis. Jau bumpers rezerves daļas dodas līdzi 1900 eiro. Tev patiks. Šoti. Pagaidām baigi neko neatradām interesanti. Spainī, bet Xenons. Ekrānu un automātu. Ekrāns. Cik cena bija? Nav cenas, ja? Cape holderi. Automāts, pliks, ekrāns. 2-litrīgs dīzelīs. Automāts 8600. Es jūtos kā tehniskās apskates punktā. Un tie visi, ko viņi gāzē, ir augsti dzinēji. 4000, 2-litrīgs. Ar pusādu automāts ekrāns. 4000. Tā jau labāk piemet 1000 un paņem jauno. Vēlāk paskatīšos internetā, bet šits 3-litrīgs tā jau pēc priekša smuks, skaists, gan jau reku spāns. Bet iekšā var redzēt, ka ir salons pasēdēts. Ui, kur labi, tur dedis kaut kas ir. Tā kā šo arī nav variants. Es nemaz apakšā nelīdīšu skatīties. Un kāds pikaps. Cik? Ka ir kaut kam cena? Nav, jā? Nav. Tā insignija. 750. Jā, vecā, dārgi. Un kas mums te ir? 5700, starp citu nav sūdīgs cipars arī. Bišķiņ prasa mīlestība, bet... Jāskatās, kas apakšā darās. Bet te rekurūsiņi. Tūlīt paskatīšos, kas lāka tur lobās nost. Tā tad lūka netika. Jā, vai arī nav vērta vaļā. Bumpers jāpieliek roka. Reku rūsa jau parādās. No vārta
Nu, ir, nu, padārgi. Nu, labi, drīz tas būs lēti. Un kas te ir probe, ir sāpes 9000, ir vēsturiski auto, principā. Pilns ar kārtīgām miskastēm. Jā, kā jau Lietuvai pienākas. X5 F15 25 par 142 nobraukumu. Un Alpīnas 92, jā, bet cenas nav. Bet Alpīna 2 dīzelīts, nav āda, bet oriģināla Alpīna, jā. Kaut kas vēl tas mums bija. Laikam nekas tāds. Rekur Astra ar karbonu bumperi. Audži šitiem daudz interesēs, bet droši varat zvanīt. Cenas nav. Izskatās saguris, nav cenas, nav jēga zvanīt. Un te gan jau arī nebūs cenas, un kā jau saka, spaina krāsā nav jēgas pirkt, bet 3.3 dīzelis 9. gada. Tā, nākamais, kas mums iekrīt acīs, zemes riepas, 4600, 2-litrīgs automāts, dīzelīts, ekrāns. Pusāda? Jā, pusāda. Un ir kepholder. Bet nebūs sniegpārsniņi. Ir sniegpārsniņi? Ir, jā. DPFs nestrādā. Jāapskatās, kas te apakšā darās. Standartiņš, ne? Piekrāsots. Nav traki, bet ir piekrāsots, liekas. Piekrāsots apakšā. Bet nu nav nebijis traki. Priekšu nav krāsot. Tas sliktākais variants. Rekur vaka obās nost. Un tā kādreiz mēs pirkām šitos Signumus Astra, starp citu, Astra Vectra. 1.9 dīzelītis. Āda. O, brūns. Nav gan Louis Vuittons, bet nu... automāts. 1.9 dīzelis ir 150. Viņam citos jau negāja. Par to es neredzēju to uzdevu. Jā, 200 nobraukums, cena gan nebūs. Bet jā, mēs varam 2 šitādus un vēl 90. Jā, 1.9. Nav sūdīgi. Ir Astras pilns. Jā, apskatījāmies to. Ķēdes negrab, bet stikls sasis. Cenu nokalējam uz 4,5. Tas ir ar atzīšanu, reģistrāciju, ko nostājas 5 bez remontiem. Plus remonti tas ir 5,300. Un tirgo pa 5,600, 300 eiro, ka to nav teikts. Ja kas, mēs varam uzvanīt un piedāvāt nepieklājīgi piedāvājumi. 4000 mēs viņu ņemam pārskaitību. Bet es domāju, ka viņš nepiekritīs. Šis bija 2,700, šis 2,300. Es domāju, šo pa 2 un pa 2,5 var savā. Manuprāt, labi cipari. Viens automāts, viens mehānika, abi Signumus atvainojas. Iepriekš teicu, ka tā ir Vectra. Nu, šitā skatoties, šitā ir Vectra. Starp citu, šits 11,300 ar smuku brūnu salonu automāts, 3.3 dīzels ar empaku. Šits arī nav sūdīgs variants, starp citu, Volvo. Cik tas Volvo bija? Nav cenas. Un šits ir Synchro, multīva. 2,5 benzīns. Dzirdēja, 2,5 benzīns Synchro toties. Āda. Jā. Un tā uz ātro baigi rūsa nelec ārā, bet nu būs jau piekrāsots arī. Kas tas par kropu? Kā man nepatīk? Šitos redzēju, šis bija kaut kā ap 6. Nu, viņš bija 6,5 internetā stāvēja. Skatās viņš stīgā un nav pat kepholder. Nav kepholder, bet nē, viņš vēl un smūgs, o šits ar ādu. Bet nu mūsu gadījumā nenopelnīsi. Šitam nav cenas. Smūgs, bezvērtīgs. Jā, te ir smuki autiņi sapucēti, bet tā līdz ar to dārgi. Uz zem 10. Vēl mēs te spriežam par tām cenām. Nu, liekas, 4,5 mums dārgi tas 90. Tāpēc, ka nav āda. Būtu āda, es domāju, savākt. Bet gribēju 4, bet pašā laikā Vācijā tu līdz 5, nu viņi normāli nenopirks, uz rūsies. Šitam vismaz tu apskaties rūsu. Vācijā tu, nu, grūti, ļoti grūti par tādu naudu automātu būs dabūt. Es vēl tūlītās uzjautāšu šajai, lai apskatās, cik viņa Vācijā tagad maksā. Es jau aizmiršu to sajūtu, Lietuvā pēc plāca izgājis. Ir 2 varianti, nezinu, ņemt, neņemt, blin. It kā ir ok, bet liekas dārgi, pēc tam aizbrauksim projām. Vajadzēja ņemt. Kā parasti. Jā, tā kā jā, 90 bija. Pat cik tas 90? Pat 3,000 eiro sedanā. Un teic pirmais faceliftā pa 4,5. 12,900. 12, viņš saka 13. 12,900 ir 12 vai 13? Nu labi, galcipars tad jā. Nu, no 13 štuku varētu nosist. Nu, no 13 varētu. Jā.
Jo no 10 jau var štuku nosist. Nu, galā ar visu. Kadīs? Ar visu. Dīzels, bet bezvērtīgi. Tā šita pa īso kārbu. Pietiniet, jā. Īsa rezumē, braucamies uz Kauņu. Atradāmies tur 3 mašīnas, viena Insignia 6,5, bet tas ir dārgi, beigās izrādās. Tad 90 sedens pa 3, izrādās varbūt vajadzēja to ņemt, bet viņš bija pliks, manuāls. Un 91, tas bija pat 4,5, bet ar tā loga, principā, bija par dārgu. Vārstavāks, jā. Tas arī bija ņemams, bet nav pelnošākais variants. Tā kā braucam uz Kauņu. Kur te meklē adresi, braucam skatīties vienu ar 11 un X3, bet tur budžeti jau ap 7. Tas jau bija par daudz, bet, nu, F11 mīnus tas, ka baltais salons. Rakstiet, ko es domāju, F11 man balto salonu. Man jau patīk, bet pircēji saka, ka nepatīk. Jauna dziesma, pīrekupas. Dodamies tagad pie viena vietējā pīrekupa, piebraucam, tā kā garāža mūsējā izskatījās, bet aizsūtīja uz mājām, tā kā es. Šits jau smējies par pīrikupu, kur tāda māja. Iesim, beidāsim paklosā filmēt. Tas vēl augšā. Tas jau nebija balts. Nē, zils bija. Tu pazvani. Un ko tu mēs stāvis? Tas pieejas un tev vārtiem reku karčers izvilk. Man mājās arī karčers izvilk. Bet toši tā kā man, tur angārs tā kā man gribēja arī tumšs, žēl, ka neuzfilmējām. Tev gribās angāru, viņam tik ratot, es kaut ko citu gribēju. Te pie privāta mājas, pie Range Rovers pie mājas, bez numuriem. Tikai jāpajautā, jums viņam baigi. Vai pīrikups? Tik tev nav atjauno. Suņas? Vai, brauc. Jo tu vienkārši tik dā jākart. Bijām skatīties to F-nieku un nepaņēmām, pirmkārt, vienojums pēc attieksme. Kaut kā tāds nenopietns čalis vispār. Jā, stils kā man, bet attieksme nekā man. Pirmkārt, neļauj filmēt, nemaz nerunājot jums te YouTube'am vai TikTokam. Jā, no tā vēl. Zini, kas bija pats galvenais, kāpēc man viņš nepatīk? Viņš vispār neiedveš uzticību, jo viņam ir mati. Un cilvēki ar matiem nav visai uzticami. Nu, vēl pie tam redzējāt, kā pielaizīts sasuk. Nē, nebija nopietnas čalis. Nu, bet, jā, ko viņš bildēt un... Nu, bildēt negrib, jo tas ir privāta īpašumā, tas būtu saprotams, bet izdzirdot ārzemju valodu uzreiz ir smagi nocērt uzreiz nost. Jā, cena vispār nav runājama, klientam bildes aizsūtīt nevar. Par mašīnu runājot, katalizatori DPF ārā, dažas švīciņas sīkums. Švīciņi bija vairāk kā dažas vislieksnis, pret vecumu cenu ir okei. Forši ceļš te rekurjā. Par, kas vēl bija, 340 nobraukums. Nu, vēl tīri adekvāti vēl bija vēl tā mašīna. Nē, viņam ātri tās pogas dilas. Jā, tur ir nu... Jā. Es te runāju, tu pa kreisi. Taisni. Bija ko darīt, bet... Ir ko darīt, bet es necenšos. Jā. Jā, bija ko darīt. Jā, nē, būtu nolaidis cenu, būtu labāk attieksme, es domāju, būtu paņēmuši. Bet, nu, tāda attieksme, braucam uz Kauņas tirgu, labāk paņem kaut kādu mēslu, kā saka. Čebureku, jā, vietējo. No, tā, cik mums tu jābrauc? 13 minūtes. Un tā, ja ne tur, tad tu vēl šauļi pa tumsu varēsim paskatīties. Kaut pa tumsu? Nu, vēl ir tauregi pa ceļam. Nav pa ceļam, man liekas, ne? Ir. Mēs tieši tāpat atpakaļ brauksim, tad 30 km līkums sanāk. Jā, nu, tā kā braucam tālāk. Jā, mēs esam slavenajās Kauņu plačos. Tie, kas atcerās, šī pusē bija kādreiz plači, un tur bija arī plači. Tagad tur ir depo, no šīs puses neredzē, braukšot prom, pamēģināšu iefilmēt. Bet visi ir aizstumti. Šajā pusē! Kreš! Tā kā tā, ejam meklēt kaut ko interesantu. Šoreiz mums vairs nav nekāds info, ko meklēt. Šis sports kā jau stāvēja, ka mēs pirms 20 gadi tas steigājā. 12, 9, 8, 200, 10,
Labi, šis padārgi. Rekur 190. Mercedes, Gins ar šito brauks mājās. Benzīns 1,8, bet cenas nav. Nav sapūtis, vismaz vizuāli. Un balta Astra. Ziniet, tā baltā smuka. Jā. 8 Lietuva plus PVNs. 21. gads? Jā. 100 Manos. Cipars labs, 8,000 plus PVNs. Tas ir 10,000 eiro, 21. gada mašīna. Jā, paslēgs. Un gaļīgs. Lieku šis tās paguris 10 dārgi priekš tāda. Te nekā vairs nav. Tāda kā 3,900. Jā, šitā ir B-klasa. Tā nav B-klasa. B-maks. 5,700. Es teicu B-klasa. no priekšs ok, bet... Reku atradām S4 pa 3,000 īstais. 60 plačos. Vispār no 60, jā. Tad es F-nieki ir uz 10,5. Deviņi ar pusi. Nav jēgas tad skatīties neko. Jau vēlas, jau daudzi platiši taisās ciet. Žēl. Izskatās, ka šajā braucienā jābrauc būs ar tukšām rokām. Nu, vēl vienīgs 3 paskatīsimies, ja dabūsim saimnieku rokā. Un tas nebūs šis. Ja šis noteikti maksās 11, tad citas cenas 12. Čipulēts, jā, te viss muki. Šeit redzat, neredzat, kāds jums ir. Bet man nepatīk. Āda ir, bet tāda aizdomīga āda. Vai nav bijis taksis? Nav teikt, ka taksis varbūt arī kāds uzņēma. Uzņem auto, jā. Krāsas muka, faceliftā, 13. gada, 1.3 dīzelīs par 4,000, bija 4,300, tagad pa 4. Nav slikts variants, bet tomēr atteikšos. Šāds te, pa 8,5. Un tad parādīšu šos, man vači beidzas, vai kaut ko skatīsimies, lai es varu parādīt. Spainī ar Picasso numuriņiem 5,000. Automāts. Nu, šito varbūt paskatīsimies. Ziemas riepas, bet Spainī. Džīps. 3-strīgs dīzels. Uz ātro cenu es neredzu. Un kāds skaistulis. Tāds Bembis 2-strīgs dīzelīts, cenas nav. Tā jau smuks. Rekur tas depo, par ko es runāju, kādreiz te visur stāvēja autoplači, tas slavenais Kauņas autotirgus. Tagad te ir depo un aizmugurē visi tie plaši, ko mēs tikko staigājām.